EISI, jeb Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, ir nozīmīgs Eiropas Savienības finansējuma avots, kas palīdz attīstīt dalību valstu transporta infrastruktūru un veicina Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu. Ar EISI 2014. līdz 2020. gada plānošanas perioda finansiālo atbalstu Latvijā tika īstenoti vairāki nozīmīgi projekti transporta nozarē. EISI finansējumu saņēma arī valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš īstenotais projekts Sadarbspējīgas dzelzceļa sistēmas izveide Baltijas valstīs, kura mērķis bija ieviest jaunu tehnoloģisko modeli dzelzceļa pārvadājumos. Projekts ļāva Latvijas dzelzceļam spērt nozīmīgu soli pretī Eiropas Savienības standartiem un vienotai datu apmaiņai ar Eiropu. Viss sākās ar rūpīgu datu analīzi Latvijā un Igaunijā, izvērtējot procesus un sistēmas, apzinot nepieciešamās izmaiņas, lai sistēmas un procesi atbilstu Eiropas Savienības standartiem. Pamatojoties uz šo datu analīzi, tika sastādīts kopējs plāns un realizētas izmaiņas. Tika izveidots vienots datu apmaiņas risinājums, kas savieno Latvijas informācijas sistēmu ar Eiropas Savienības informācijas sistēmām, nodrošinot vienotu datu apmaiņu. Projektu īstenoja Latvijā un Igaunijā, ieviešot jauno tehnoloģisko modeli abu valstu dzelzceļa sistēmās. Projekta īstenošanai Latvijā piešķirtais EISI finansējums pārsniedza 1 miljonu eiro. Sistēma nodrošināja arī tādu funkcionalitāti kā vilcienu sagatavošanu, nosūtīšanu, manevru darbus un pārējo ar vilcienu vadības procesiem saistītās informācijas ievadīšanu. Jaunā informācijas sistēma ļaus īstenot mums nākamos projektus, kas saistīti ar Eiropas Savienības regulu ieviešanu, digitalizāciju un datu apmaiņu. Mēs spērām pirmo lielo soli pretī vienotam Eiropas dzelzceļa tīklam.